Radio Alise Plus nedēļas ziņu apskats vieglajā valodā – ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Vācija, Dānija, Zviedrija un Nīderlande vēlētos iesaistīties ASV prezidenta Donalda Trumpa plānā. Saskaņā ar to Eiropas valstis iepirktu no Savienotajām valstīm ieročus, lai tos piegādātu Ukrainai. Par šādu plānu Trumps paziņoja, tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti. Latvija Ukrainas bruņotajiem spēkiem šonedēļ nodevusi 15 Latvijā ražotos Patrijā bruņu transportierus. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Ukrainas armijai nogādāti gan pirmie Latvijā ražotie Patrijā 6x6 bruņu transportieri, gan arī cita veida militārais ekipējums. Vācijas valdība noraidīja Eiropas komisijas ierosināto Eiropas Savienības 2 triljonu eiro budžeta projektu laika posmam no 2028. līdz 34. gadam. Oficiālajā valdības paziņojumā norādīts, ka Eiropas Savienības budžeta palielinājums nav pieņemams, jo dalību valstis ar pūlēm konsolidē savu valstu budžetus. Paredzams, ka Eiropas parlamentā būs ilgas un smagas diskusijas par budžeta tēmu. Eiropas Savienības dalību valstis šonedēļ vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Eiropas Savienība ir piekritusi līdz 15% zem tirgus vērtības samazināt cenu griestus Krievijas naftai, kā arī iekļāva melnajā sarakstā vēl vairāk nekā 100 ēnu flotes kuģus. Krievija tos izmanto, lai apietu naftas eksporta ierobežojumus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pārstāvji šonedēļ piedalījās Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sēdē. Tās ietvaros notika tikšanās ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Raimondu Čudaru. Daugavpilieši uzsvēra investīciju nepieciešamību Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Latgales pašvaldības lika uzsvaru uz galvenajām prioritātēm reģiona attīstībai. Tās ir ceļu uzlabošana, dzelzceļa elektrifikācija, industriālo zonu un tehnoloģiju parku izveide un augstākās izglītības attīstība uz Daugavpils universitātes bāzes. Daugavpils domē darbu šonedēļ sāka jauna deputāte Agnese Sērskiha no Sarauj Latgale. Viņa ir vecākā neatliekamās medicīnas ārsta palīdze Sijā Daugavpils reģionālajā slimnīcā un vieslektore Daugavpils medicīnas koledžā. Deputāte Ivete Jukšīnska deputāta pilnvaras nolika uz laiku saistībā ar bērna kopšanas atvaļinājumu. Reizeknē aizturēts telefonu krāpnieku izblēdītās naudas kurjers. Viņš jau ir piedalījies 76 100 eiro izkrāpšanā. Lieta tāda, ka krāpnieki bija mēģinājuši apkrāpt Latgales tiesas apgabala prokurori. Prokurori rīkojās gudri, norganizēja tikšanos ar naudas kurjeru, bet policija viņu paņēma ciet. Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums lūdz dzīvokļu īpašniekus, veicot maksājumus par pakalpojumiem, obligāti norādīt arī klienta kodu. Tas ļaus precīzāk un ātrāk apstrādāt datus un nepieļaut kļūdas. Ludzas novadā šajās dienās aizturēts ļoti ātrs motociklists. Viņš brauc ar ātrumu 196 km/h. Motociklistam tika ne tikai slava, jo par viņu rakstīja daudz Latvijas mediji, bet arī naudas sods 1500 eiro apmērā, kā arī transporta līdzekļa vadītāja tiesību atņemšana uz 1 gadu. Sijā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums šajā sezonā plāno ierīkot jaunas autostāvvietas 23 daudzdzīvokļu māju pagalmos. Programmas ietvaros 70% izmaksu seks pašvaldība, bet atlikušos 30% dzīvokļu īpašnieki paši. Daugavpils centrālajā parkā 6. septembrī notiks ielu ēdināšanas festivāls Garšu toņi. Šoreiz tajā piedāvās ne tikai gardas maltītes, bet arī aizraujošu un daudzveidīgu pasākumu programmu visai ģimenei. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbilda Sijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.